garšīgs pārliek sāli. Vai kā viņš ir? Es varu padalīties halātu vai iedot tev savu. Es domāju, man piedos. Es daru ingurtēju, jā. Bet mums vajag mazākus likt, lai mēs varam ielikt arī kaut ko Instagramā. Halātiem. Es būšu godīgi, vienīgais iemesls. Lietus mēteļi ir. Signāliks sāka strādāt, jā. Piedod. Jā, mēs tagad sēžam vienkārši saks. Liekāks. Bet ja būs īsiņu uzlikšu šo, tad ja līs lietas, tad es pat nesamirkšu. Tad tu uzvilksi mētelīti virsū. Un tu nesamirksi. Labi, dodamies ceļā. Ir vesels divas. Viena ir vecākās meitas pidžama uzvilkta. Otriem man ir. Mam? Mēs sākam iet pārgājienā, jā. Tā būs smukāk, ne? Mamma teica, lai es nobildēju to. Kā mani neaiznes pa vējām. Mēs tuvojamies jūrē, tūlīt nolīs kā no spaiņiem. Kas pa vēju? Kas pa vēju? Kas pa viļņiem? Kāds gaiss! Mums skaitās sliņķu pārgājiens pidžamā. Nākiet visi tur mūs galā sagaidiet ar kotletēm un kafiju. Mēs jūs gaidām. Tā mums ir 1. kilometra atskaite. Ja? Mēs atradām ēku, kuru mēs iegādāsimies īpašumā. Ja? Jēziņ. Man 1. kilometra atskaite ir tāda, ka es nogurusi, bet ir ok. Mamma stāv rindā uz toti. Stāv rindā pie totas, jep. Kādas pašsajūtas? Superīgas. Stāvam pie totas, maz drusciņ smako. Bet principā viss ir labi, jo jūra ir līdzās, vējš pūš garām. Jā, mēs stāvam. Gaidam restorānu. Jā, dodamies. Nākamais updates 4 kilometros, ja, mamma? Jā. Mums ir pitstops. Mums nav stops, bet mēs esam pie zīmes. Mēs ar meitiņu esam šeit. Mēs esam pusceļā, mamma kaut ko saka. Viss to, ko mamma saka, galvenokārt dzied. Mēs jau esam pusceļu nogājuši. Mēs esam pusceļu nogājuši. Sajūtas ir kolosāls, mamma. Superīgas vienkārši. Jā, Mamma nav ļoti dzērusi, bet tik jautri, kā būtu piemetusies. Tāpēc, ka ir svaigs gaiss, mamma. Jā, svaigs gaiss. Man tagad darbojās. Mēs esam nonākuši līdz pusceļām. Mēs esam pusceļā, ja mēs vairs neesam jūrā. Karsti un slapš un Krāsnīgi viss karsti, kopā. jā. Jomas iela uz restorānu. Es ceru, ka mēs tur nonāksim. Jā, mēs Gribu ejam. kotleti. Mēs ejam uz restorānu, es gribu salātus. Ejam uz restorānu, tagad iesim pa normālu zemi. Ir karsti. Es izģērbjos. Smīgi karsti palika. Man ir skaista bildīte ar saplaistu mētelīti. Tā mēs šobrīd esam, es pat nezinu kur, bet man patīk īstenībā, ne? Tāds interesants rajons. Kā tev liekas, kāds ir šeit zemes nodoklis? Ekskluzīva pārdošanas partneris. Skatāties, Nē, kādas īstenībā mājas. diezgan tādi smuki dzīvoklīši, tādi simpātiski. Dzintara prospekts, simpātiski, ejam gar Tarzāna. Notiek video. Dzintara meža parks sauc. Ļoti silīgi, mēs Te riktīgi labais ir. Mēs izstāšām forši. Es nemaz nezināju, ka te tāds ir. Es arī nezināju. Nu, mēs atdalījāmies No kā? no komandas. Jā, mēs Mēs tur atteicāmies kā pakšā, lai gan es gribēju, bet mammai nebija spēka. Mēs tagad uz kotletēm. Rekord cena maz drusciņ karsti. Mēs drusciņ? Tāpēc es tā kā atvēru savu mētelīti. Kur jūs zaļais mētelītis palika? Mētelītis miskastē, diemžēl saplīsa man viņš. Paskaties, kāds smuka. Mam, ko paņēma? Es paņēmu visu šašlu. Es paņēmu savas frieru tupeļolēju. Mam,
Es tagad krāsošu krāsojamo grāmatu. Jā. Es prasīju, lai man atnes kaut ko izkrāsot, neviens man atnesa zīmuļu, baltu lapu, un nekā nebija. Tāpēc neesmu māksliniecis, palūdzu, lai mana meitiņa man uzzīmē, ko izkrāsot. Tad nu viņa man uzzīmēja mani, jo es ļoti gribēju kotletes. Kā tev patīk ēdiens? Man ēdiens patīk ļoti labi. Jā, bija garšīgi. Mazdrusīgi, varbūt man tā. Es tādu nesapratu, tas ir kečups vai barbekju mērce. Tāpēc es brīnos, jo es gribēju kečupu un es ēdu un es jūtu, ka man viņš tā kā pa stipru. Jā. Bet nu labi, ir tā kā ir. Paldies. Bija labi. Vistiņi garšo, jā? Jā. Jaunie kartupelīši garšo. Jā, jaunie kartupelīši. Es nezinu, kur viņi viņus izraka, bet nu, jā, bija labi. Es ēdu batātas ar trifeļolēju mērci. Trifeļolēju mērci bija ļoti labi. Jaunie kartupeli bija super garšīgi. Garšīgāk par batātām. Varbūt likās tā kā porcija bija šī par maz priekš 7 eiro, bet vispārēji diezgan labi. Man patika. Ja tīpaši jaunie kartupeli bija super garšīgi. Viņi tiešām bija tādi perfekti. Pēc saļuma, pēc visa. Tātad man bija arī kadri, protams, ar to, kā mēs gājām līdz mašīnai, bet nu tie ir vienkārši gaisā izkūpējuši. Tādēļ es jums to attēlošu. Izgājām ārā no restorāna, viss ļoti forši, kārtīgi pēdušas, super laiks, nu būs patīkami pastaigā līdz mašīnai. Tomēr redzam, ka Jūrmalas laikapstākļi pozitīvi mūs atbalstīt nevēlējās, tādēļ sāka ļoti visi apmākties, un mēs sapratām, ka tūlīt gāzīs kā no spaiņiem. Skrējām līdz mašīnai, nedaudz samerkām, bet vispār visu forši. Es gribu čurāt. To es tev filmēju. Es arī gribu čurāt. Puses man tā. Tas ir godīgi. Pūkstens jau ir cik, es nezinu. Pūkstens jau ir 6. Esam nogājuši. Omas riktīgi slapš viss. Nu labi, ir tā kā ir. Esam mašīnā, kā tev pat pieredzām? Forši. Pieredzi kopā būšana, tā ir forša lieta. Jā, noteikti izmēģinājiet. Mums patika Jūrmalā tas slinko pārgājiens. 8 km, pēc mana telefona mēs esam nogājušas 7,7 km. Tikai, jā. Tas neko lēnā garā. Nē, tas diezgan labi. 10 000. Mums bija slinkais gājiens. No cikiem mēs gājām? No 2. Mēs gājām no tagad jau ir 6. 4 stundas normāli. Pilnīgi normāli mēs vēl stundu pārēdām. Jā. Tā kā jā, paldies jums, ka skatījāties. Redzēsim jūs gaidām jums nākamajā pasaulē.